Nu jā, tātad šodien mums ir ārkārtas sēde jāuzklausa, vienkārši ir arī atlikušie korespondētāju locekļi. Um, nu, amats gluži nav, bet šī goda amata, teiksim tā, pretendenti. Un tāpēc arī sēde tiek ierakstīta, ja to arī atgādina, ja to tie, kas nevarēs noskatīt, nebūs pieslēgšies tagad, ir iespēja arī pēc tam ierakstā paskatīties, tā kā viss droši. Un runātājiem, tad, nu, tāpat kā parastā, lai gan ir šodien tikai divi runātāji, pēc tam ir mans ziņojums par godu locekļu kandidātu Mārtiņu Virsi. Bet tomēr, nu, tāpat, lai visiem vienādi noteikumi, tad visus arī aicina iekļauties 15 minūtēs, un lai paliek kādas 5 minūtes vēl jautājumiem, replikām, nu, tā diskusijām. Nu, kā pirmo, tad man ir gods aicināt Rīgas Tehniskās Universitātes studiju prorektors, ekonomikas un uzņēmēju darbības institūta profesoru Elīnu Gailu Sarkans kundzi ar ziņojumu par savu zinātniskās darbības pārskatu. Ja. Un tad lūdzu, ja ir iespēja, tad dalieties ar ekrānu. Esam gatavi jūs uzklausīt. Jā, labdien! Paldies par aicinājumu piedalīties sanāksmē. Esmu ļoti priecīga un gandarīta pieņemt šo piedāvājumu. Tātad es esmu Elīna Gaila Sarkane, ekonomikas zinātņu doktore, un šobrīd strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē, ieņemot administratīvu amatu, studiju prorektore, bet, protams, savā būtībā un visā savā gājumā, akadēmiskajā dzīvē esmu galvenokārt mācību spēks un jau vairāk nekā 10 gadus esmu profesore. Un tad varbūt īsi iepazīstināšu ar to, ko tad es jums stāstīšu. Nedaudz par Rīgas Tehnisko universitāti, lai jūs redzētu arī to, kas tad mēs esam, kāda ir mana saimniecība, kurā es iekļaujos, tad par saviem zinātniskajiem pētījumu virzieniem, publikācijām, organizatorisko darbu, pedagoģisko darbu atzinībām un arī par nākotnes iecerēm. Ceru iekļauties minūtēs 15, lai pēc tam paliktu arī laiks diskusijai. Un proti, Rīgas Tehniskā universitāte tā tad ir multidisciplināra tehniskā universitāte Latvijā. Mēs esam nosvinējuši 162 gadus 14. oktobrī, un droši vien nemazums ir šobrīd dzirdēts par mūsu dažādām aktivitātēm, jo mainam gan struktūru, gan universitātes pārvaldības modeli. Esam vieni no tiem, kuri ir iekļāvušies institucionālā finansējuma modeļa testēšanas fāzē. Un zinām jau ar daudzām citām lietām. Šī šobrīd ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūra pēc pārmaiņām. Kādreiz mums bija 9 fakultātes, tagad esam pārgājuši uz to, ka mums ir 4 fakultātes un vairāk neatkarīgie institūti. Un es esmu studiju prorektore. Bez studiju procesa manā pāraudzībā ir arī tā sauktie neatkarīgie institūti, kas mūsu universitātē ir Arhitektūras un dizaina institūts, Rīgas biznesa skola, Latvijas Jūras akadēmija un Liepājas akadēmija. Nākotnē mums pievienosies arī Rēzeknes tehnoloģija akadēmija, tas ir nākamajā gadā, bet bez visas šīs saimniecības mums ir arī divas aģentūras, un proti tā ir Liepājas Jūrniecības koledža un Olainas tehnoloģija koledža. Un līdz ar to tā ir tā saimniecība, par kuru es kā studiju prorektore esmu atbildīga vairāk gan, protams, studiju kvalitātes un institucionālās ekscelences jautājumos. Tātad varbūt pavisam īsi vēlreiz mums ir 13,000 studenti, no tiem 445 doktoranti, 4 fakultātes, 4 institūti, 12 studiju virzieni, 162 programmas, jo mūsu programmu skaits palielinājās, un 48 no tām ir angļu valodā. Tas īsumā. Bet par mani tātad. Es esmu Rīgas Tehniskās universitātes profesore, un man ir patiesas prieks šeit arī redzēt kā klātesošu šajā sanāksmē profesoru Remigiju Poču, kurš ir bijis ne tikai man ilgadējs vadītājs, bet arī ļoti daudz zinātnes attīstības jautājumos palīdzējis. Es viņu varētu teikt arī par zināmā mērā savu skolotāju, jo pateicoties Remigija Poča viedajiem ieteikumiem,
Mums arī doktorantūra Rīgas Tehniskajā universitātē ļoti labā un augstā kvalitātē. Bet tad īsumā par sevi un saviem sasniegumiem. Tātad es kā zinātniece esmu saistīta ar sociālo zinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozari vairāk. Manā pāraudzībā tā pētījuma virziena, kuros es darbojos, ir ekonomika un uzņēmējdarbība, organizācija pārvaldība un daudz darbojos starp nozaru sociālajās zinātnēs. Un īpaši mīļa man ir inovāciju vadīšana, inovāciju ekosistēmas veidošana, inovācija ekonomika un viss, kas saistīts ar šo te jaunradi un inovāciju jautājumiem. Un, protams, pēdējos gados mani sakarā ar maniem administratīviem amatiem vairāk ir pavirzījuši arī uz organizāciju strateģisko pārmaiņu vadīšanu un pārvaldību un pārmaiņu vadīšanu kā tādu. Ja ir jārunā par manām publikācijām, tad es skaitīju šīs publikācijas, iesniedzot šos dokumentus, un man kopumā sanāca šobrīd, ka kopējais publikāciju skaits ir 185. Protams, tas ir publikāciju skaits pēdējo 20 gadu laikā, un ja mēs paskatāmies 20 gadu vēsturē, tad 20 gadus atpakaļ, un arī pat 15 gadus atpakaļ, un 10 gadus atpakaļ nebija tik būtiski, vai šie te raksti ir Q1 žurnālos, tāda klasifikācija pat nebija. Mums tātad bija dažādi žurnāli, dažādi izdevumi, bet sagrupējot tos, gribētos atzīmēt, ka es esmu autora vai līdzautors 4 monogrāfijām, es esmu arī izstrādājuši 4 mācību līdzekļus. Pēdējo 4-5 gadu laikā man ir vairāk nekā 10 raksti Q1 žurnālos, un Hirša indeks ir 7. Ja mēs runājam par manu iesaisti zinātniskajā pētniecībā, tad arī šeit spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Es esmu šo spektru sagrupējusi 3 lielās grupās. Tātad ir nacionālā mēroga projekti, starptautiskie projekti un Rīgas Tehniskās universitātes iekšēji īstenotie projekti, kuros es esmu kā zinātnieks vai kā vadošais pētnieks vai kā projekta vadītājs piedalījusies. Un, proti, nacionālā mēroga projektos es gribētu atzīmēt tieši šos te valsts pētniecības projektus, VPP, kur es esmu vienādi. Man ir sanāksme vēl akadēmijā, mums ir Svidriņa kungi jāpiedalās. Tad esmu piedalījusies arī fundamentālos lietišķajos pētniecības projektos, kopskaitā 2. Un virknē starptautiskos projektos. Starp tiem es gribētu atzīmēt, ka es esmu arī bijusi Horizonta pētniece, projektu pētniece. Es esmu vairāku Erasmus Plus projektu gan vadītāja, gan izpildītāja, kopskaitā 13. 4 ERAF projektos esmu piedalījusies, 2 ESF projektos un EEZ un NFI, kas ir Eiropas ekonomiskās zonas projekti, tādos esmu piedalījusies 3. Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes projekti man ir, tas skaits nav pārmērīgi liels, tomēr tie 4. Ja mēs runājam par tādiem nozīmīgākajiem projektiem, es tomēr uzskatu, ka viens no būtiskākajiem, ko es gribētu šeit atzīmēt, ir tieši valsts pētniecības projekta 5.2 projekts, kur vadītāja bija akadēmiķa Baiba Rīvža, un kur mēs kopā strādājām pie tautsaimniecības transformācijas, gudras izaugsmes, un es tomēr gribētu teikt, ka tas bija arī pietiekami labs, liels ieguldījums Latvijas tautsaimniecības attīstības virzienā. Organizatoriskajā darbā, protams, ir daudz paveikts. Es esmu saskaitījusi, ka es esmu bijusi vairāk nekā 20 dažādu starptautisko zinātnisko un akadēmisko konferenču organizācijas komiteju vadītāji. Es esmu vismaz 5 zinātniskos žurnālos redkolēģiju locekle, un es gribētu atzīmēt arī to, ka es esmu RTU žurnāla Economics and Business galvenā redaktore. Pirms tam šī žurnāla galvenais redaktors bija profesors Remigijs Počs, un paldies par iesāktajiem darbiem, mēs tos turpinām un augstā kvalitātē turpinām izdot arī šo žurnālu. Paralēli tam es esmu arī RTU promocijas padomes P09 priekšsēdētāja, darbojos profesoru padomēs Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē un arī apvienotajā RISEBA
Riserbes Banka augstskolas un Ventspils augstskolas profesoru padomē. Par pedagoģisko darbību man jāsaka, ka es esmu vairāku studiju kursu docētāja, tomēr šobrīd, kad es veicu administratīvo darbu kā studiju prorektore, šis apjoms, docēšanas apjoms ir samazinājies. Vienlaikus jāatzīmē, ka neraugoties uz lielo slodzi, es turpinu strādāt ar studentiem, gan vakaros ar maģistrantiem, gan sestdienās ar nepilnu laiku studējošajiem, un vislielāko prieku man, protams, sagādā darbs ar doktorantiem, kur mēs varam burtiski redzēt, kā veidojās jaunā zinātnieku paudze. Pedagoģiskajā darbībā es varu atzīmēt arī dažādu zinātnisko akadēmisko pasākumu organizēšanu. Jāatzīmē, ka es esmu arī doktora studiju programmas vadības zinātnu un ekonomika vadītāja, direktore. Šajā darba laikā kā profesora es sagatavoju 10 zinātņu doktorus, un šobrīd man vēl joprojām ir 6 zinātņu doktori, ar kuriem es strādāju, ar doktoranti, ar kuriem es strādāju ar mērķi sagatavot viņus promocijas darba aizstāvēšanai, doktora grādu iegūšanai. Un citas starpā es esmu vadījusi arī 72 bakalaura un 179 maģistra darbus. Apbalvojumi dažādi. Rīgas Tehniskās universitātes ietvaros es esmu atzīta kā gada mācību spēks, arī studentu draugs. Es esmu saņēmusi virkni dažādas atzinības un pateicības. Es esmu saņēmusi RTU goda darbinieka nosaukumu, goda diplomu, mašīnzinības un mehānikas fakultāte mani apbalvoja ar goda zīmi zelta zobrats 22. gadā. Tomēr kā lielākos, nozīmīgākos apbalvojumus es gribētu atzīmēt Pasaules kultūras padomes apbalvojumu par inovāciju un uzņēmējdarbības izglītības veicināšanu Latvijā. Tas man tika pasniegts 2016. gadā, un arī Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu. Tātad tas būtu īsumā par mani, par paveikto. Vienmēr ir interesanti arī zināt par to, kādas tad ir nākotnes ieceres, un es tad pie nākotnes iecerēm gribētu uzsvērt, ka es jau minēju, ka turpinu vadīt studiju kursus, un kā profesori arī to darīšu. Tie ir 4 studiju kursi ikgadēji. Man ir 6 doktorantu kursus, ar kuriem es strādāju. Turpinu darbu mūsu žurnāla redkolēģijā, piedalos savu iespēju robežās dažādu pasākumu organizēšanā, un pati priekš sevis esmu kā mērķi uzstādījusi, ka katru gadu man ir jābūt vismaz vienai publikācijai Q1 žurnālā, lai varētu nodrošināt šo te zinātnisko jaudu un kapacitāti un arī savu personīgo zinātnisko pilnveidi. Un, protams, mans administratīvais darbs man ļauj iespēju piedalīties augstskolas zinātniskās darbības un kvalitātes izvērtēšanā. Es daudz strādāju pie tā, lai varētu Latvijā sakārtot un veidot labāku, kvalitatīvāku zinātnes un izglītības telpā esošo normatīvo bāzi. Un, protams, arī piedalos dažādās starptautiskās organizācijās un valdēs, nodrošinot zināšanu un pieredzes pārnesi. Paldies jums liels par veltīto laiku, un, ja jums ir kādi jautājumi, priecāšos uz tiem atbildēt. Jā. Paldies jums par ziņojumu, paldies arī par iekļaušanos laikā. Kas arī jūs raksturo. Jā, tad skatos, kad ir viena pacelta roka, tur ir profesors Počs, jā, tad lūdzu, vai jautājums vai replika? Neliela replika. Paldies vispirms profesorai Evelīnai Gālai Sarkanai par atzinības vārdiem. No savas puses es gribu teikt, kad profesore Gaila Sarkane ir ļoti aktīva vienmēr bijusi, ir ļoti ar organizatoriskām spējām apveltīta un ar iniciatīvu vienmēr, jo mēs strādājam kopā arī administrācijā, inženieru ekonomikas un vadības fakultātē. Un katrā ziņā es domāju, ka Elīnas Gailas Sarkanas kandidatūra ir ļoti atbalstāma.
Un, nu, protams, es arī uzskatu, ka šie snieguma rādītāji ir ļoti augsti, kaut gan es nenoliedzu arī citu pretendentu sniegumu, kas arī daudziem ir ļoti augstā līmenī, bet, nu, katrā ziņā viena no tādām kandidatūrām, varētu teikt, kas ir atbalstāma, noteikti ir profesora Elīna Gaila Sarkana. Diemžēl mums jāsaka, mums ir tikai viena vieta un izvēle ir ļoti grūta mums visiem. Paldies! Jā, paldies par labiem vārdiem. Lūdzu, tad jautājumu vēl. Tā kā rotas šai brīdī neredzu. Jūs tur uzrādāt, varbūt es pajautāšu vienkārši tā ziņkārībai. Jūs uzrādījāt 4 mācību līdzekļus sagatavotos. Nesiet gluži mans joms speciālisti, vai ne? Jūs varētu pateikt, apmēram par kādām tēmām ir, kādiem kursiem tas ir domāts. Jā, paldies par jautājumu. Tātad es esmu sagatavojis mācību līdzekļus e-komercijā un tirgzinībās. Ja, tātad tās bija tās ir tās 2 jomas, kurās es daudz nodarbojos ar mācību darbu. Ar e-komerciju man saistījās arī mans personīgais promocijas darbs. Tātad es savu promocijas darbu veidoju par informācijas tirgus modeļiem. Tas bija 2003. gads, kad tieši ienāca iekšā šī internets ar savu lietojamību, veidojās jaunie biznesa modeļi, jauna veida ekonomiskā pieeja dažādiem jautājumiem digitalizācijas procesā. Un līdz ar to tā bija tāda loģiska virzība šajā jomā arī docēt un veikt pētījumus. Bet, protams, laikam ejot, tad tas mazliet ir aizgājis jau citā virzienā. Bet tā ir e-komercija un tirgzinības. Jā, paldies. Ja citi jautājumi nav, tad, protams, jāvēl jums veiksmi, bet arī, ceru ļoti uz sapratni, ka konkurss ir liels un visi pretendenti ir ļoti, ļoti, arī cienījami. Neturēt ļaunu prātu, ja gadījumā tas neizdodas, un gaidīt varbūt nākošo iespēju, jo tā, diemžēl, ir šī brīža situācija. Bet ievēlēšanas gadījumā, lai gan mūsu žurnāls, šī Zinātņu akadēmijas vēstis vēl tikai lauž ceļu šīm atzītajām bāzēm, vai ne? Lai mēs varam cerēt, ka jūs arī kādreiz mūs apveltīsiet ar kādu rakstu, pat ja viņi nebūtu, vēl nav šīs atzītajās Scopus vai Web of Science. Jā, paldies jums liels. Paldies pirmkārt par jautājumu un par šo novēlējumu. Protams, es izturos ar sapratni pret to, kas notiek, un es esmu pateicīga būt šeit. Tālāk jau tas ir kolēģi rokās, kā lemsiet, tā būs. Un neatkarīgi no rezultāta es turpināšu šeit Latvijā darboties, veltīšu savu laiku, iniciatīvu tam, lai mēs visi kopā veidotu Latviju par inteliģentu zināšanu sabiedrību. Līdz ar to esmu gatava arī piedalīties ar rakstiem jūsu žurnālos, ja jūs dosiet tādu iespēju un piedāvāsiet. Paldies! Paldies, un skaisti un vērā ņemam apņemšanās. Paldies, tiešām vēlam jums veiksmi un visu to labāko pagaidām. Jā, kolēģiem arī nav jautājumu. Tad man ir gods aicināt nākošo pretendentu, tātad Banku augstskolas profesoru, vadošā pētniece Dzintra Atstāja ar ziņojumu par sevi un savu zinātnisko darbību. Lūdzu, tad profesoru. Jums vārds. Sveicināti, godātie akadēmiķi, Latvijas Zinātnes akadēmijas, humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas dalībnieki, profesori, kolēģi, dāmas un kungi. Esmu pieteikusies manas pētnieka darba pieredzes rezultātu izvērtēšanai korespondētāju locekļu vakancē ekonomikā.
Jo ar sirdi un pārliecību es jūtos kā ekonomists, un arī tajos laikos, kad varbūt ekonomists kādam likās ar nievājošu pieskaņu, esmu ar staltu muguru atgādinājusi, cik tas ir būtiski būt saimniekam ne tikai savās mājās, savā darba vietā, savā kopienā, bet īpaši arī savā pilsētā, reģionā, novadā, valstī. Un tādēļ es tiešām uzskatu, ka ir ļoti liels gods pastāstīt par sevi, un ierobežotā laika dēļ centīšos akcentēt to, kas man šķiet visbūtiskākais, jo prezentācijā es raksturošu līdzšinējo darbību un pētniecības aktivitātes, kā arī plānoto turpmākajos gados, bet es patiešām ceru, ka tie, kam bija interese, jums bija iespēja iepazīties ar dokumentiem, kas bija pievienoti iesniegumam, un līdzīgi kā cienījamā iepriekšējā runātāja profesora minēja, darba mūžs ir bijis ražīgs un ir prieks atskatīties, un es ticu, ka mums pašam arī ir interesanti paskatīties, kas ir paveikts šo gadu laikā. Veidojot autobiogrāfiju šīs vakances pieteikumam, es saprotu, ka man dzīvē ir ļoti laimējies. Esmu satikusi gudrus un inteliģentus cilvēkus, kas prata iedvesmot, kuri uzticējās un kurus es varu tiešām saukt par saviem skolotājiem. Es tiešām pateicos par to, kā tas ir ietekmējis manu karjeru, uzsākot, piemēram, pedagoģisko darbu jau vairāk kā pirms 35 gadiem tagadējā Rīgas Tehniskajā universitātē. Es apbrīnoju to, kā Aivars Krastīņš profesors saskatīja to potenciālu, kam es pati nebiju iedomājusies, kas varētu tālāk no tā visa izvērsties. Un, protams, visi, ar ko man ir nācies studiju laikā jau strādāt, profesors Viktors Nešpors, kas aicināja salikt prioritātes, lai varētu tikt līdz izvirzītam mērķim, profesors Juris Saulītis. Promocijas darba laikā, disertācijas izstrādē arī akadēmiķis Remigijs Počs, un pirmajās darba vietās mana karjera ir mazliet atšķirīga no iepriekšējās runātājas. Man sākotnēji bija administratīvie pienākumi krietni vairāk un dažādas uzticēšanās vadošos amatos, ko esmu izmēģinājusi, un šobrīd saprotu, ka paldies katram, kas ir ielicis šo iespēju gan stažēties ārzemēs, Vācijā, lai varētu izglītot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, invalīdus, gan kas ir devuši iespēju celt kvalifikāciju, gan pilnveidot citus studentus. Un 2008. gadā es aizstāvēju savu disertāciju par tēmu apkārtējās vides piesārņojuma ekonomiskā novērtējums dabas aizsardzības pasākumos Latvijā. Tas bija tiešām starpdisciplinārs pētījums, un tas parādīja to, ka faktiski tikai ar uzņēmēju darbības vadību ekonomikā ir par maz, un tas ir tas ceļš, ko es esmu nospraudusi tālākam. Organizēt šos starpdisciplināros pētījumus. Un jā, no tām lietām, ar ko es patiesi lepojos, es vēlos pieminēt, ka esmu profesore kopš 2013. gada. Esmu nepārtraukti papildinājusi zināšanas un pieredzi, pie katras izdevības esmu izglītojusies tālāk, bet man par pārsteigumu es biju ļoti gandarīta, ka Latvijas Zinātnes padomes sociālo zinātņu ekspertu komisijā man ievēlēja no visiem ekonomistiem 2019. gadā, un tajā brīdī es sapratu, ka jā, tā ir atbildība strādāt zinātnei, vēl vairāk strādāt pētījumos, un šodien man ir aktīvas 5 Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības, un es patiešām esmu gandarīta par tām iespējām, ko tas arī dod. Jo, protams, ka tās nav tikai ekonomika un uzņēmēja darbība, sociālā un ekonomiskā geogrāfija. Tās ir iespējas arī turpināt to, ko es esmu ieguvusi izglītības vadības studijās, tātad sociālajās zinātnēs arī izglītības zinātnes, un ir arī inženierzinātnēs un tehnoloģijās šīs ekspertu tiesības.
Un tas man ļauj sekot līdzi tiem pētījumiem, kas notiek pasaulē, kādus pētījumus veic mūsu universitātēs, kas notiek vērtēt doktorantūras programmas un sadarboties ar dažādām zinātniskajām institūcijām, lai izpētītu labākos pētījumu virzienus arī tālākam. Mani pētījumu virzieni ir laika gaitā mainījušies, un šis ļoti pieblīvētais slaids faktiski atspoguļo 20 gadus no manas dzīves, parāda, kā es esmu augusi un ietekmējusies. Augšā tā pelēkā strīpa ir simbols no mana laika, kad es darbojos Eiropas ekonomikas teorijas vēstures asociācijā. Un esmu pateicīga šim laikam tieši par to, ka bija iespēja dzīvē satikt un runāties ar Nobela prēmijas laureātiem un saprast, cik būtiski ir runāt par to, ko tu esi paveicis, bet pats būtiskākais bija iespēja stāstīt par to, kāda bija situācija, kad Latvijā tika izveidotas pirmās komercdarbības studiju programmas, kāda bija Latvijas vide un pats galvenais par tiem cilvēkiem, kas veidoja ekonomiku Latvijā. Es šeit esmu arī pateicīga kolēģiem, ar ko kopā mēs dibinājām Latvijas ekonomistu asociāciju, un par to, ka arī akadēmiķi Raita Karnīte vienmēr rosināja, ka arī latviski par to ir jāraksta, un arī man ir bijis šajās zinātnes vēstīs publikācija tieši par šo vēsturi saistībā ar mūsu biznesa izglītības attīstību. Un esmu pateicīga arī kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes muzeja ar Alīnu Zigmundi, kur mums ir kopīgas publikācijas, lai pasaulē stāstītu, ko Latvija var un uz ko mēs esam arī tālāk spējīgi. Lielu ietekmi maniem pētījumiem ir devusi sadarbība ar Baltijas universitāšu tīklu. Tas palīdzēja gan pie jaunu studiju kursu izstrādes, gan pie promocijas darba izstrādes kādreiz un tālākās sadarbības projektiem. Un noteikti arī jāpiemina ir Zaļās ekonomikas institūts Oksfordā, Lielbritānijā, kurš faktiski strādāja un darbojos kopš 2009. gada. Un tas ir arī ļāvis maniem pētījumiem iegūt šo starptautisko dimensiju. Un faktiski šeit mēs redzam, kā grāmatu līdzautore, redaktore un autore arī monogrāfijās esmu gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan Indijā, Ukrainā un citur pasaulē. Bet vēlos pievērst arī uzmanību labajā pusē. Šis plakāts ir no fundamentāla lietišķā pētījuma projekta, kuru es vadīju, kas noslēdzās pagājušā gada decembrī, jo faktiski šeit mēs arī varam redzēt tos būtiskos atslēgas vārdus, kas ir manos pētījumos šodien, un es vēlos akcentēt uzmanību, ka visi mani projekti ir savstarpēji saistīti. Ja kādreiz esot fakultātes dekānei, es piedalījos profesionālās izglītības reformas projektos un rūpējos par finansējumu profesionālai izglītībai, tad šobrīd izglītības loma ir tieši, lai būtu pētniecībā balstīta izglītība, lai būtu stingra sasaiste ar zinātniskām institūcijām, ar universitātēm, ar uzņēmumiem un nevalstisko sektoru, lai veidojam šīs partnerības un lai zinātne nevis sekotu tam, ko rada inovācijas, biznesa inkubātori un uzņēmēji, bet lai mēs strādātu kopā un faktiski varētu radīt ko labāku, kas ir citās jomās iespējams. Es biju diezgan pārsteigta par to, ka publikāciju skaits šobrīd jau pārsniedz 200. Tās, kas ir ar Q1, es īstenībā nepārskaitīju, viņas ir tuvu pie 20 publikācijas, jo līdzīgi kā iepriekšējā pretendente, arī man ir vienmēr paticis rakstīt, diskutēt un piedalīties konferencēs, kur ir šī zinātniskā diskusija, kas rosina tālākās idejas, nevis rakstīt tāpēc, ka tagad tu būsi kaut kādā datu bāzē. Bet, protams, kā šobrīd zinātniskajām institūcijām ir šī prasība tam sekot līdzi.
Un, protams, kā ir, kas pārskaita, cik tad mums ir tās grāmatas un rezultāti. Man lielāku prieku rada tas, ka manu sarakstīto lasa, izmanto studiju procesā, pēc tam atsūta ierosinājumus vai uzaicina piedalīties kādā projektā kopā, jo ir atraduši to, ka tieši tas ir tas unikālais, kas viņiem pietrūkst. Un arī tas, ka grāmatas ir atrodamas gan Amerikā, Kongresu bibliotekā, gan arī Lielbritānijas bibliotekās. Un, nepievērsīšu tik lielu uzmanību tieši tām datu bāzēm, kuras tās ir, jo rakstīt man ir paticis vienmēr, tieši kā bija teicis austrumietis akadēmiķis Jānis Stradiņš, nedienu bez rindiņas. Un pie paldies vārdiem es arī gribēju pateikt paldies akadēmiķei Dainai Dacei Markus, jo izlaidumā viņa uzdāvināja konferenču krājumu ar novēlējumu, lai patīk rakstīt un ir daudz publikāciju. Un tas laikam ir tas kods, kas ir šobrīd manā darbā, jo viegli rakstīt tad, ja ir ko teikt, ja esi pats pētījis, analizējis, rēķinājis, meklējis un salīdzinājis, tad ir prieks diskutēt par rezultātiem. Un tālāk es vēlos parādīt šo savu pēdējo rezultātu, kas pirms 2 mēnešiem, pirms pusotra mēneša tika arī publiski prezentēts. Tātad pēc privātas uzņēmuma Klīnāra iniciatīvas man tika uzticēts organizēt darba grupu, lai izstrādātu aprites ekonomikas indeksu pašvaldībām. Un tā, ka man ir šī pieredze dažādiem zaļās domāšanas videi draudzīgu risinājumu meklēšanai mikro, makro un mezo līmenī, tad šis bija brīnišķīgs izaicinājums pēc pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas meklēt iespējas, kā tad šo situāciju mūsu valstī vērst labāku. Un tieši šis ir tas, kas arī apliecina iepriekšējā slaidā parādīto, ka šis quadruple helix koncepts tiešām darbojās. Ja mēs strādājam kopā ar pašvaldību savienību, ar pašvaldību vadītājiem, ar lielo pašvaldību savienībām, tad mēs varam kopā arī diezgan daudz izdarīt. Vērtējums ir kā bāze un atskaite turpmākajam darbam. Protams, kā nav jau pašmērķis, lai tieši aprites ekonomikā visi savu sniegumu uzlabotu, bet pats galvenais ir padomāt, kāds tad ir tas mērķis pašvaldības darbā, kā sadarboties ar teritorijā esošiem uzņēmumiem, ar iedzīvotājiem, ar biedrībām, kopienām, institūcijām, lai būtu šīs teritorijas ilgtspējīgas un visi varētu sasniegt kopīgu mērķi. Aprites ekonomikas indeks šobrīd ir pasludināts kā atbilde klimata pārmaiņām, bet, protams, kā galvenais mērķis un vīzija ir mūsu visu ilgtspējīga attīstība. Un es tiešām ticu, ka varēsim šo instrumentu arī izmantot tālāk Nacionālā attīstības plāna veidošanā. Par to es minēšu pie sava nākotnes darba raksturojuma. Tieši šodien es strādāju pie 2 projektu pieteikumu pabeigšanas ar stipru konsorciju. Es esmu komandas cilvēks un man patīk, ka varam kopīgas idejas ielikt projekta pieteikumos un kopīgi strādāt, un es ticu, ka arī kādu no tiem apstiprinās, un tuvāko 2 gadu laikā savukārt ir sagaidāms diezgan smags darbs pētniecībā, jo ir liela apņemšanās, kā jau visi zinat, Latvijā notiek augstskolu konsolidācija, un lai varētu parādīt to, cik daudz mēs esam izdarījuši un ko mēs varam dot viena augstskola otrai apvienojoties, ir apstiprināts finansējums grantiem un projektiem, kuros es varēšu tiešām savu godkāri parādīt, jo man ir apstiprināts zinātnieka individuālais profesora grants par
jauno paradigmu izglītībā, vērtību maiņu un ilgspējīgas attīstības mērķu integrēšanu studiju saturā, bet nav noslēpums, tātad gada laikā es centīšos pamatot, ka Latvijā ir nepieciešama zinātnes nozara ilgspējīga attīstība, un es centīšos iepriekšējos 15 gados veiktos lielos pētījumus, gan valsts pētījumu programmas, gan Norvēģijas granta rezultātus un viņu autorus aicināt kopā, lai mēs varētu par šādu starpdisciplināru nozari arī runāt. Piedalīšos arī 2 citos konsolidācijas grantos. Tur man ir atbildība par darba pakām, arī saistībā ar to, ko es daru, tātad ilgspējīga attīstība. Aprits ekonomika un jauns virziens manos pētījumos. Biju pagodināta, ka man uzaicināja pedagoģijas un izglītības fakultātes kolēģi tieši meklēt risinājums vērtībās balstītās ģimenes pratības veicināšanai Latvijā, jo tā, ka visi mani pētījumi ir veltīti ilgspējīgai attīstībai, šis ir brīdis, kad ir jāatgriežas pie ģimenes vērtībām, pie skolas, pie saknēm, lai varētu to tālāk arī virzīt. Atkal diezgan piesātināts slaids. Tas ir tas, kas parāda to, ko es daru arī šodien un turpināšu tuvākos 3 gadus. Jāatzīst, ka lielu daļu no maniem pētījumiem un dažādiem varbūt sansoļiem rosina mani doktoranti, kuru darbus es vadu, kuriem ir interesantas tēmas, un līdz ar to tad parādās arī varbūt kādas citas tēmas, bet šobrīd apstiprinātie projekti, pie kā es strādāju, tās ir 3 kosta akcijas, tātad Eiropas apvienība zinātnē un tehnoloģijām saistībā ar industriālo simbiozu un aprites ekonomiku, un piedalos arī 2 klimata mazināšanas akcijās, kā izvirzītais pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas. Kosta akcijās esmu vadības locekle, virzīta no Latvijas zinātnes padomes, un arī 2 akcijās esmu atbilstošo darbu paku līdzvadītājs. Faktiski es uzskatu, ka globāli tas noteikti veicinās izcilību zinātnē, sabiedrības pārmaiņas un stiprinās Latvijas un Eiropas pētniecības attīstības un inovāciju ekosistēmu, jo šeit labajā pusē arī jūs redzat projektus, kas ir šajā gadā iesākti. Tātad viens ir apakšprogramma Horizon projektam, tur esmu atbildīga par 4. darba paku. To mēs uzsākām 1. janvārī, ir 2 fundamentāli lietišķie pētījuma projekti, kur katrā ir atbildība par darba pakām, un esmu priecīga, ka nepārklājās kalendārais grafiks, ka to tiešām var paspēt šobrīd īstenot, un tikko oktobrī mēs uzsākām arī Erasmus Plus projektu par industriālās simbiozes mācību līdzekļu izveidošanu, kas būs ļoti līdzīgs projektam, kuru beidzu pagājušajā gadā, kad mēs izveidojam tālmācības studiju kursu aprites ekonomikā, un es biju projekta vadītāja. Pie nākotnes noteikti tātad, domājot par valsts reģionālo attīstību, turpināsim darbu ar ministrijām, ar pašvaldību savienību, lai skatītos, kur šos indeksa rezultātus izmantot, kā atkārtot šos mērījumus pēc pašvaldību vēlēšanām, tātad neatrāk kā pēc 2 gadiem. Un pavisam noteikti paskatīties, kā varētu noderēt politikas veidotājiem un kā izglītot interesantus katrā no šīm jomām pēc viņu tām interesēm un vēlmēm. Protams, turpināšu darbu pie citu projekta pieteikumu rakstīšanas, jo tas ir paredzēts to projektu pieteikumos, kurus es jau vadu. Turpināšu izstrādāt un vadīt tos, kas ir mani
studiju autoru kursi, kas ir pieprasīti pasaulē, kur mani aicina. Tātad arī tas ir studiju kurs globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika. Esmu uzsākusi veidot pētniecības pulciņus, lai veidotu jaunās paaudzes iesaisti konkrēti studentu dažādu līmeņu studijās, veicināšanu pētniecībā. Līdz ar to vadu arī pētniecības studiju kursus maģistriem, piemēram, ekonomiskajā drošībā un arī doktorantiem. Būs arī šīs publikācijas, un noteikti domāju par maniem pētījumiem, strādāšu pie publikācijām latviešu valodā, lai termini būtu izskaidroti, būtu saprotami, jo tas bija pieprasīts. Tad ir jāpārslēdās. Izveidoju un vadīju ilgtspējas un efektivitātes laboratoriju. Atvainojos, kādam kolēģim nav izslēgts mikrofons, jā, ne, lūdzu, būsim cieņi pret runātāju. Lūdzu, turpiniet, es atvainojos. Es teikšu paldies par veltīto laiku un to, ka uzklausījāt mani. Protams, runāt varētu ļoti daudz, jo darba mūžs ir ilgs un bijis tiešām aizraujošs. Es priecāšos, ja būšu noderīga Latvijas Zinātņu akadēmijas humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbā, un nešaubos, ka izvēlēsieties piemērotāko kandidātu. Es to tiešām novēlu, un paldies! Visos faktiski pētniecības un augstskolu profilos varat atrast vairāk informācijas par mani, bet es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies par uzmanību! Jā, lūdzu, es redzu, jā, tad arī profesors Počs atkal ir pacēls roku. Lūdzu, jums vārds. Paldies par ziņojumu vispirms, jā. Un pirms es dodu vārdu profesoram Počam, es gribēju vienīgi pateikt, ka nevajadzētu runāt par savu darbu mūžu pagātnes formā. Protams, ka viņš turpinās jebkurā gadījumā. Lūdzu, profesors. Jā, es gribēju teikt, ka es atbalstu Dzintras atstājas kandidatūru. Es arī uzrakstīju recenziju, pareizāk sakot, rekomendāciju par darbību. Un tāpēc, ka es pazīstu Dzintru atstāju ļoti sen, strādājot kopā Rīgas Tehniskajā universitātē. Profesori atstāja lasīja lekcijas un bija doktorantūras studente un ļoti sekmīgi aizstāvēja savu doktora disertāciju pie mums promocijas padomē. Un es gribētu teikt, ka profesora Dzintra atstāja ir ļoti vispusīga, ļoti talantīga zinātniece un spējīga zinātniece. Un gribu atzīmēt arī to, ka viņa ir ļoti aktīva zinātniece. Te ir jāpiemina, ka ir, kā mēs dzirdējam, daudz publikācijas, daudz projekti. Un arī gribu atzīmēt šo te starptautisko aspektu, ļoti aktīva starptautiskā darbība. Tā skaitā ir ļoti daudz publikācijas vadošos žurnālos tieši kopā ar ārzemju līdzautoriem. Nu, nemaz nerunājot, teiksim, par pašu projektu vadību un izpildi un ekspertīzēm, jāatzīmē arī redkolēģijas darbs. Pēdējo 4 gadu laikā 60 dažādas recenzijas dažādos žurnālos, kas ir ievērojami. Es gribētu teikt, ka noteikti Dzintra atstāta dotu savu ieguldījumu un nozīmīgu ieguldījumu Zinātņu akadēmijas dzīvē. Paldies, tas ir, ko es gribēju pateikt. Paldies arī par labiem vārdiem. Lūdzu, vēl kāds. Varbūt es redzēju, ka Raitas Karnītes kundze arī pievienojusies. Varbūt Raita, jums varbūt kaut kas ir piebilstams. Karnīte tā kā klusē. Tad jānovēl, protams, arī Jānis Kraustiņš. Lūdzu, Kraustiņkungs, jā. Lūdzu, jums vārds. Labdien, man varbūt tāds nevisai pieklājīgs jautājums. Es ilgu laiku skatījos uz atstājas kundas pieteikumu to pirmo slaidu, un tur bija dažādi viņas ieņemami amati. Un tā skaitās Sivā koledžā. Un ilgu laiku nesapratu, kas tas tāds ir.
Ko viņi tur īstenībā darījusi? Varbūt varētu arī autorei palūgt pašai izskaidrot. Es pateicos, ka jūs tam pievērsāt uzmanību, jo es nevarēju saprast, kā man pēc iespējas labāk salikt tiešām tādas daudzas lietas kopā. Jā, Nē. Jautājums ir tieši par konkrēto vārdu un konkrēto. jā, tas ir sociālās integrācijas centrs. Uzlieciet lūdzu vēlreiz kopīgojiet uz ekrānu. Jā, tātad tie ir 4, es mēģināšu viņu lielu uztaisīt. Tātad tie 4 lieli burti sociālās integrācijas valsts aģentūra, un šeit man ir drukas kļūda, jums ir pilnīgi taisnība, es to pamanīju runāšanas laikā, man par to ir ļoti Jūs runāšanas laikā to pamanījāt, paldies. Tas Jā. bija jautājums, bet godīgi sakot, kādu ilgu laiku es domāju, ka neesam kompetenti kādā ļoti modernā terminoloģijā. Krasteņkungs, es jums pateicos, ka jūs man to aizrādījāt. Tanī brīdī, kad es to ieraudzīju uz ekrāna, man bija ļoti liels kauns, es to neslēpšu. Īpaši tāpēc, ka es tiešām biju šīs koledžas vadītāja uzaicināta tieši dēļ tā, ko es varu un biju iepriekš vadošā darbā pierādījusi, jo biju strādājusi tur arī 90. gadu sākumā, kad bija valsts republikāniskais rehabilitācijas centrs, kur mēs adaptējām no Vācijas programmas, lai varētu veidot mācību firmas un biznesa izglītību tieši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un es lepojos, ka tieši šajā smagajā laikā mēs ļoti daudzus cilvēkus esam, es atļaušos teikt, atgriezuši darba dzīvē tieši ar šīm mācību programmām, un tad, kad pēc tam jau tur vairs nestrādāju un biju fakultātes dekāne, uzņēmējdarbības vadības fakultātes, centos absolventus arī iesaistīt uz dažādiem vienkāršiem un nopietnākiem amatiem. Es jutos atbildīga par to, ka esmu no šīs mācību iestādes aizgājusi projām, gan par datoru operatoriem, gan dažādiem citiem darbiem, un man ir lepnums par tiem, kuri bija, piemēram, manas audzināmās grupas audzēkņi, ka viņi ir šobrīd cienījami cilvēki labos amatos ar labu statusu, un viņi ir pateicīgi, ka viņi nebija pamesti novārtā. Es atvainojos par šo emocionālo komentāru, bet tas tiešām bija kauns, ka es šo drukas kļūdu ieliku. Paldies jums! Labi, paldies! Jā, un es skatos, Karnītes kundze tomēr šajā brīdī šķiet, ka nebija klāt, bet cik saprotu, jums ir bijis jau pozitīva sadarbība ar Zinātņu akadēmiju, Zinātņu akadēmijas vēstījumu, vai ne? Es pieminēju, ka mēs dibinājām Latvijas ekonomistu asociāciju, un pateicoties profesora Ivara Brīvera ilgstošai sadarbībai ar Raitu Karnīti un Zinātnes institūtu, arī šīs konferences mēs mēģinām asociācijas konferences organizēt sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, un viņas ir vairākas reizes arī notikušas šajās skaistajās telpās, par ko, protams, paldies un milzu gandarījums, un to novērtējuši ir arī kolēģi, kas ir piedalījušies. Jā, mums ir ļoti ilgstoša sadarbība. Jā, vēlēšu tad, kurā gadījumā neaizmirst par mums, un tas, skatos, tēmas gan interesants, kad arī Zinātņu akadēmijas vēstis noteikti būtu priecīgs kaut ko saņemt no jums arī nākotnē. Tīpaši, ka jūs kļūsiet par akadēmijas locekli. Tiešām. Labi, vai redzu vēl kādu roku? Šķiet, ka neredzu. Tad paldies jums un arī laimes vēlējumu. Arī, kā lemsiet, kā kolēģi lems, tā būs. Ja, tad, diemžēl, tas konkurss tiešām kārtējo reizi jāsaka, kad ir ļoti, ļoti liels. Labi, tad mans pienākums, kā es saprotu, mēs varam pāriet pie nākošā dienas kārtības punkta. Un tas ir mans ziņojums par Zinātņu akadēmijas goda locekļa kandidātu Mārtiņu Virsi. Mārtiņa Virša biogrāfija ir, domāju, daudziem zinām, vairāk vai mazāk lielos vilcienos viņi ir arī pieejami. Lielākā daļa viņu pazīst kā diplomātu, kā arī ārlietu ministrijas darbinieku, arī kā Saeimas deputātu. Tad Mārtiņš Virss ir bijis arī
mūsu pirmā ārlietu ministra vietnieks, bijis tad Latvijas pārstāvis ļoti nozīmīgās valstīs Latvijai, tad tas ir Vācijas Federatīvā republika, arī Lietuva, Baltkrievija, Austrija, kas varbūt nav tik nozīmīgs, bet tieši Vācija, Austrija, tāpat arī nerezidējošais vēstnieks virknē Centrāla Eiropas valstu, te man ir Lihtenšteina, Ungārija, Slovēnija, Slovākija, Šveice, tātad šīs valstīs viņš ir bijis vēstnieks, arī saņēmis augstus apbalvojumus, gan Vācijas Federatīvās Republikas nopelnu ordeņu lielo krustu, gan Latvijas 3 zvaigžņu ordeņu otro šķiru. Tā nebija tieši gluži mana iniciatīva izvirzīt Mārtiņu Virsi, bet pie manis griezās virkni cilvēku. Sacīja, ka Mārtiņš ir šobrīd aizgājis no tādas aktīvas darbības, bet ļoti labprāt kaut kur iesaistītos un ka viņš varētu būt arī diezgan nozīmīgs pienesums Zinātņu akadēmijai, nevis tikai kā goda loceklis, kas saņem šo pagodinājumu, bet arī kaut ko derīgu izdarīt mūsu labā. Es tātad atšķirībā varbūt no jums, kur Mārtiņu pazīst pēc viņa šīs politiskās, diplomātiskās darbības. Mārtiņu vairāk pazīst tieši kā vēsturnieku, jo mums bija tas gods būt kopā kursa biedriem, gan no pirmā kursa. Mārtiņš pienāca mums klāt nedaudz pēdējos 3 kursus, ja nemaldos, mēs bijām kursa biedri. Redzēju Mārtiņu kā vēsturnieku, tie bija padomju gadi, protams, bet Mārtiņš jau tolaik bija daudz no īpaši jaunākajiem mācību spēkiem viņi neuztvēra kā studenti, bet kā sev līdzvērtīgi partneri. Viņš brīvi jau tolaik zināja vācu valodā, zināja lasīja literatūru, ko varbūt visi tajā laikā nespēja lasīt. Protams, tā bija pamatā Austrumvācijas literatūra vai nekāda bija pieejama, bet tomēr tas bija vairāk vai mazāk kaut kāds loks uz Eiropu, un tāpēc viņš arī, acīm redzot, aizgāja vēlāk diplomātiskā dienestā, jo šādi cilvēki bija vajadzīgi. Tā kā ļoti spējīgs cilvēks, neapšaubām apdāvināts, bet man Mārtiņš ir vairāk, viņa nopelns man šķiet ļoti liels ir tādā ziņā, ka būdams ārlietu ministrijā, viņš saprata vēstures izcilo nozīmi mūsdienu politiskā situācijā. Man kādreiz es vēl neatceros, vai es ko gluži esmu rakstījis, bet pa laikam atceros savu rakstiņu virsraksts, kas ir bijis kaut kur periodikā vai kaut kur citur. Viens no tiem ir tāds, ja mēs paši nepētīsim savu vēsturi, to mūsu vietā izdarīs kāds cits. Tad, respektīvi, kāds cits interpretēs mūsu vēsturi, tāpēc mums ir jāpēta arī tās vēstures lapus, kuras varbūt mums nav tik glaimojoši, jo kāds cits to pasniegs daudz sliktāk. Un Mārtiņš to apzinoties, cik vēsture ir nozīmīga, lai gan mēs visu laiku sakam, ka vēsture nav politika, viņa jānodala no politikas, bet tieši tas, ka mums pašiem ir jāmeklē atbildes uz šiem aktuāliem jautājumiem, viņš savulaik rosināja izveidot tādu vēstures mazo biblioteku, kur atrada arī finansējumu. Tā bija tātad iespēja Latvijas vēsturniekiem publicēt rakstus par aktuālām vēstures tēmām, izdot grāmatiņas, nelielas grāmatiņas, nelielā tirāžā, piedodiet, neliela formāta, bet lielā tirāžā. Un šīs grāmatas tika bez maksas piegādātas bibliotekām, skolām un tam līdzīgi. Ja? Tā kā viņas bija vienlaicīgi gan zinātnisks, gan arī tāds pietiekoši viegli uztverams, saprotams sabiedrībā. Un šeit tapa vesela virkne arī tādu ļoti nozīmīgu darbu. Es domāju, tā kā Latvija un Zviedrija, tur Zviedrija mūsu attiecībās Latvija un Lielbritānija, bet man ļoti prātā pašam ir iekritus mans kolēģis Latvijas Universitātes vēstures institūtā, Dainis Blējers grāmata Eiropa ārpus Eiropas, tātad dzīve padomju Latvijā. Grāmata, kas ir par padomu Latviju, un, manuprāt, labākais darbs, kas šobrīd ir uzrakstīts, vai ne tā kā, kas parāda
gan tās ēnas, viss, protams, ēnas puses, bet arī nu, tiešām tāds realistisks skats uz padomju gadiem, kāds ļoti pietrūkst. Vai ne? Un tā kā es domāju, ka šis nu, tāds organizatoriskais pasākums, ko Mārtiņš veids, raksturo viņu. Es domāju, ka viņš arī būdams nu, mūsu akadēmijas korespondētāja, piedodiet, godu locekļu statusā, varētu arī nu, kaut kādas idejas un kaut kādas realizācijas, kuras novest līdz nu, pozitīvam rezultātam, arī īstenot. Protams, Mārtiņa Viršs daudz no jums droši vien ziniet, un varbūt ir arī tāda nu, pārmetuma varbūt viņa virzienā, jo viņam tolaik nācās arī vest sarunas par šo Krievijas karaspēku izvešanu no Latvijas. Kā zināms, šīs sarunas beidzās Latvijā ne pārāk labvēlīgi, tad karaspēks gan tika izvests, bet šeit palika liels skaits šo pensionāru, vai ne, kas šobrīd neapšaubām rada draudus Latvijas republikā, īpaši šī ģeopolitiskajā situācijā. Tomēr es domāju, tā nebūtu pareizi vainot Mārtiņu Virsi kā personību, tad šī jautājumā tā tomēr bija Latvijas nostāja. Mārtiņš bija jauns cilvēks, kuram vienkārši nācās būt klāt, būt šīs nebūt nevieglajās sarunās, kur, protams, lai cik apdāvinās tu nebūtu, tev pretīm ir rūdīti padomju diplomātijas, un es domāju, ne tikai diplomātiskās skolas izgājuši cilvēki, vai ne, tā kā, nu, es negribētu Mārtiņu Virsi vainot šī notikumā, kad, nu, šī saruna rezultātā, kas rezultējās par šo militāro pensionāru atstāšanu Latvijā. Domāju, ka atceroties visu to pozitīvo, ko viņš ir darījis, tad zinot viņu kā tādu nu, spējīgu tiešām cilvēku, kuram šobrīd varbūt gribas arī savu enerģiju likt kaut kur nu, pozitīvā gaisotnē, vai ne, kaut kā būt noderīgām Latvijai. Domāju, ka mēs tikai iegūtu, ja ievēlētu viņu par godu locekli, bet, protams, godātie kolēģi, jālemj jums. Un es domāju, pirms es beidzu, es domāju, kā nākošo, tad es arī tiešām iedošu vārdu arī Verai, lai Vera tad jums vēlreiz atgādina, ko mēs gaidām, ja, tad jums ir jāizpild šie biļetēni, tā skaitā arī par Mārtiņu, un jāiesūta. Nu, ja kādi jautājumi, tad par Mārtiņu Virsi, esmu gatavs atbildēt, cik nu gan es to varu, citu personu, vai ne. Bet, jā, tā kā lūdzu. Ja jautājumu šajā brīdī nav, tad lūdzu vērt. Jā, Andris Vilks ir pacēlis. Jā, labi. Andris Vilks, kā es redzu, pirmais šķiet, jā. Andri, ieslaid lūdzu mikrofonu. Jā, piedošana, man diemžēl es nevaru atrādīties ar savu bildi. Nezinu, kāpēc man nestrādā kamera, bet es īsāk sakot gribēju arī apliecināt to, ka man ir ar Mārtiņu Virsi diezgan daudz sanācis sadarboties. Mēs bijām arī ordeņa kapitulā vienlaicīgi darbojāmies, un arī tur, kur viņš bija misijās Austrijā, Vācijā, arī Baltkrievijā un vēl citur. Mums bija vairāk projekti, vairākas lietas, kuras mēs kārtojām, un es tikai visu to labāko un pozitīvo gribu teikt par Mārtiņu Virsi, un noteikti atbalstu viņa kandidatūru, runājot par to, arī par tām sarunām. Nu, cik es zinu, tās patiešām bija ļoti smagas, ļoti grūtas sarunas, un es no dažādiem cilvēkiem esmu dzirdējis tikai vislabāko par to, kā pats Mārtiņš Virsis ir tajās sarunās darbojies, sevišķi ņemot vērā tiešām, kad tas ir 30 gadu atpakaļ, kad nu, mēs visi bijām 30 gadu jaunāki, ja? Daži vēl nebija dzimuši. Paldies, es tikai gribēju to apliecināt. Es atvainojos vairāk, ka es iejaucos. Nē, paldies ļoti, jā, tas ļoti vietā. Nu, jā, nu, es varu arī varbūt vēl tās savas subjektīvās pārdomas, jo nu, mēs studējam tiešām padomu laikā, un ziniet, ka tais gados jau
savu kursu biedru vidū pārāk atklāti, ne par visām lietām nerunājām, vai ne, bet, katrā ziņā, Mārtiņš nebija arī taisgados padomiski domājošs, to var pilnīgi droši teikt, vai ne, un to es varu diezgan droši pateikt. Jā, labi, tad, tad Vēri lūdzu pastāst, par to kārtību vēlreiz atgādini, jo varbūt visi kolēģi vakar nebija pieslēgušies, tad, ko tu sagaidi no kolēģiem? Jā, tā tad es esmu jau nosūtījusi balsošanas biļetenus. Visus esmu aicinājusi, kuri nav varbūt piedalījušies kādā no sēdēm, tad noskatīties, protams, arī nodaļas mājaslapā ir ievietoti visi sēžu ieraksti, būs ievietots arī šis sēžu ieraksts, noskatīties, izdarīt savu izvēli. Atgādinu, ka uz ekonomistiem mums ir 5 pretendenti, bet ir tikai 1 vakance, diemžēl. Uz īstenajiem locekļiem ir 12 vakances, bet ir 15 pretendenti, tur tas konkurss nav tik liels. Tātad esmu arī biļetenā. Biļetens ir uz 2 lapām, lūdzu to arī pamanam, jo mums ir jāatbalsta arī prezidenta vai, respektīvi jānobalso vai atbalsta vai neatbalsta prezidenta kandidatūru. Esmu formulējis to, kā izvirzam, bet, jā, šis ir tāds atbalsta izteikšana no mūsu nodaļas, un ir arī jānobalso par senāta locekļiem, jā, tur tā tad ir jau izvirzītās kandidatūras, un arī jānobalso atbalstam vai neatbalstam, izvirzam vai nē. Lūk, tad tas arī varbūt tā īsumā viss. Neatceros, vai vēl kaut ko jā, un, protams, kad aicinu pēc iespējas ātrāk sūtīt biļetenus, jo, kā jau es teicu vakardien, man, diemžēl, jau pirmdien ir jāsūta tālāk pēcpusdienā, līdz ar to līdz 12:00 es ļoti gaidīšu jūsu biļetenus, lai paspētu apkopot visus rezultātus un nosūtīt tad mūsu šo protokolu arī tālāk senātam. Tas tā kā laikam arī būtu pagaidām viss, jā. Ja ir kādi jautājumi, un obligāti no manīm sagaidam, kad es atbildu arī, kad balsojums ir saņemts un reģistrēts, ja gadījumā neesat saņēmuši šādu ziņu, tad noteikti atrakstiet man vēlreiz, varbūt palaižu kādu garām, lai neviena balss mums nepazūd, tad noteikti visi no manīm saņemsiet šo apliecinājumu, kad es esmu pieregistrējis jūsu balsi. Jā, es no savas puses vēl varu tikai atgādināt to pašu, ko jūs vakar sacīju, ka tomēr šis nodaļas balsojums ir ļoti būtisks, jo tā ir tāda zināma ceļu karta visiem tālākajiem balsojumiem, ieskaitot arī pilnsapulces, kur vienīgā, protams, ir tā, kas lemj, būsiet vai nebūsiet, bet bieži vien ir tā, ka tas nodaļas balsojums ir tas, pēc kura vadās tad arī tālāk kolēģi, tā kā esiet ļoti atbildīgi, ja, tā kā, visi cienījami kandidāti un nevajadzētu, balsot tiešām pēc pārliecības. Labi, paldies par šo jautājumu, bet mums ir vēl pie jautājumu dažādi. Gribētu atgādināt, ka tuvojas valsts svētki. Es atvainojos, vai drīkst iesprāgties? Jā, lūdzu. Lūgums Vēras kundzei kaut kā e-pastā būtu ērtāk saņemt e-pastā to balsošanas zīmi. Bet es esmu nosūtījis šodien, vai jums nav Krastiņkungs? Es tad nosūtīšu vēlreiz jums, jo šodien es izsūtīju. Šodien, jā. Redzu, jā. Ja gadījumā nav, ir, ja? Jā, no rīta vēl nebija. Ļoti labi, tad gaidīt. Jā, piedodiet, pirms vēl valsts svētkiem, tad vēl viena, ko es vakar arī sacīju, un šodien šeit ir Krastiņkungs, varbūt, ka viņš arī var kaut kā padalīties ar savām pārdomām. Tad vakar bija runa par to, ka mums tomēr arī nodaļai kā tādai vajadzētu reaģēt uz to notiekošo ar pieminekļiem. Es apņēmos tā kā sagatavot vēstules projektu, izsūtīt jums apspriest, un tad, ja jūs to akceptējat un ar jūsu labojumiem, tad viņu publiskot noteikti mājaslapā, ievietot, bet varam arī kaut kam citam adresātam nosūtīt. Bet šeit bija jautājums arī par tā pamatdoma, ko jūs vakar uzsvēra, bija tāda, ka par pieminekļiem nevajadzētu tomēr lemt politiķiem, ka vajadzētu tomēr lemt speciālistiem.
Un, vai tie ir vēsturnieki, mākslas vēsturnieki, arhitekti un tā tālāk, nevis tas, ka politiķi vai ne kaut kā sekojot politiskai konjunktūrai, pieņem šos lēmumus, ignorējot, neieklausoties tajā, ko saka speciālisti, lai nebūtu tāda būtībā steiga, kas pēc tam pašiem kaut kad ir jānožēlo. Un tādu apņēmos sagatavot, kā es saku, to uzmetumu. Bet tur bija arī jautājums par to, vai mums vajadzētu arī kaut kādā veidā reaģēt uz Nacionālā kultūras mantojuma pieminekļu padomes priekšsēdētāju nomaiņu, jo man nav tik plaša informācija, lai šajā brīdī varētu tā droši apgalvot, ka tur tas spiediens ir no lielkapitāla puses, lai vienkārši panāktu tādu apbūvi, kādam ir izdevīgi vecrīgā, nerēķinoties ar viņu šī vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Vai tas process tomēr ir, zināmā mērā dabīgs, jo, kā zināms, Damīkungs ļoti ilgu laiku ir ieņēmis vadošu amatu šajā institūcijā, faktiski bijis vienīgais vadītājs kopš neatkarības atgūšanas, dažādiem nosaukumiem viņi ir bijusi. Ja tas process tiešām iet savu gaitu, tad varbūt nevajag iejaukties. Kā jums šķiet, vai mums vajag arī uz šo reaģēt vai nē, tā kā jūs domas būtu svarīgas. Vai Krastīnkungs nevar izteikties šajā brīdī? Jā, par to pirmo jautājumu jau Eģeņas kundze izsūtīja tādu vēstuli, tikai es jau vakar atbildēju viņai un pie tam citēju attiecībā uz tiem pieminekļiem, jo augusta pieminekļu padomas sēdē pirmo reizi tie jautājumi tika izskatīti, un es tur rakstisku atziņumu iesniedzu. Un tieši to, ko mūsu akadēmijas prezidents ir izteicis apmēram, kad ir jāizveido, protams, kaut kāds parks vai vieta, kur visi šie pieminekļi, kas tiek demontēti, bet viņus nevajag iznīcināt, tā kā tas parasti pie mums notiek. Ļeņineklis arī pazuda, nezinu, kur, droši vien krāsaino metāla vācējiem bija labs ieguvums, bet tiem jābūt, tā ir vēsture, kura ir ar cieņu jāuzglabā kaut kur. Protams, ka šobrīd, jebkurā vietā publiskā ārtelpā tie, kas ir tādi tipiski krieviskai mentalitātei vai krieviskam impēriskam veltīt pieminekļi, viņus var demontēt, bet viņi jāsavāc un jānovieto vienā vietā un jāizveido publiski pieejama ekspozīcija. Par to neviens pie mums nedomā. Es atbalstu tieši šo ideju. Jā, ideja labi, bet redzēt ir tā, ka man, un es domāju arī daudziem citiem, ir zinām iebildumi pret šīs vēstures stilu, kuru Eģeņa kundze tur izplatīja, un arī Māruk, varbūt personība, kurš nav varbūt tas godīgākais cilvēks, kā šķiet, kad šajā brīdī ir tā, kad kaut kādu zinām labumu cenšas no šīs situācijas iegūt gan vienu viedokļu paudēju, gan otru viedokļu paudēju. Un ja vieniem tas varbūt ir kaut kāds politiskais kapitāls, ko viņi cer iegūt no šī, tad citi varbūt, kas ir savulaik tā kā izraidīti no šīs akadēmiskās vidas vai vismaz tur nevēlam, cenšas tur atgriezties. Kā zināms, viņš ir arī nomelnojis mūsu goda locekli Vairvīķi Freibergu savās publikācijās, ārkārtīgi negatīvi izteicies par studentu korporācijām un būtībā nozākājis visus tos cilvēkus, kas tur ir saistīti. Daudz no tiem, kā zināms, ir cienījami cilvēki. Es arī esmu studentu korporācijas biedrs, bet tas nenozīmē, ka es esmu antisemīts, kā es sacīju, apvainojot viņus visus antisemītismā un tam līdzīgi. Tā kā es katrā ziņā personīgi negribētu likt savu parakstu zem vēstules, kuras autors ir šis cilvēks. Un es domāju, ka diezgan daudz tādu ir. Tāpēc es domāju, ka būtu pareizi, ka Zinātņu akadēmija pat pauž savu viedokli daudz īsāk, daudz konspektīvāk, nevis gariem teikumiem, milzīgi plašiem tekstiem, bet, protams, jebkurš var parakstīt, ja viņš to vēlas, tās ir katra individu tiesības, vai ne, bet domāju, ka šajā gadījumā droši vien, ka būtu pareizi, ja mēs paši arī kaut kādu viedokli paustu. Bet idejas, ka es jums pilnīgi piekrītu. Parakstīties zem Andreja Upīša tomēr postamentēšanas, vienkāršot izsakoties, galīgi nē.
Jo jebkurā gadījumā, ja kāda persona ir vismaz divdomīga, nu tad labāk ir ne jau viņu aizstāvēt. Nu jā. Labi, Krasīnkungs, jā, paldies jums par viedokli. Katrā ziņā, jā, tā, es gaidu arī kaut kāds priekšlikums no jums. Es to vēstuli uzmetīšu, vai ne, tā kā paskatieties, vai ne, un vai jūs piekrītiet vai nepiekrītiet. Šis ir tāds gadījums, kad kādreiz bija tāda anekdote, ja divi jauni cilvēki iet pie vecākiem un jautā mums precēties vai nē, tad atbild var būt tikai viena. Nu jā. Labi, paldies. Attiecībā par Dambi kungu, šeit ir ārkārtīgi grūti, laikam jau tas process tur nav apturams, jo viņš pats arī it kā laikam ir, es personīgi neesmu, diemžēl, šajā jautājumā viņu pārunājis to problēmu, lai gan viņš joprojām ir ārkārtīgi aktīvs, darbspējīgs un šo funkciju noteikti viņš ļoti sekmīgi būtu arī turpinājis strādāt. Bet, jā, kā es sapratu, tad tas cilvēks, kas iespējams ieņems viņu vietu, ka tas ir, turpinās to pašu līniju, ko Dāmikungs ir ieturējis, un ka tādā ziņā tad Dāmis ir, tā kā bijis uz mieru, jā, un es domāju, ka varbūt tiešām, ka tur nevajadzētu varbūt jaukties man arī. Jā, es domāju, ka tur kaut kāda iejaukšanās katrā gadījumā var izrādīties arī nepārāk liederīga. Jā, tieši tā. Jā. Paldies jums, jā. Tad vēl viena lieta, ko es gribēju, jā, Andris Vilks ir pacēlis roku. Lūdzu, Andri. Jā, es atvainojos, es drusciņi tomēr gribētu par šo gadījumu kādu vārdu bilst. Un, jā, man nav nekādas īpašās šaubas par to, ka es pievienojos tomēr tam kopējiem arhitektu viedoklim un atbalstu, ka vajadzētu vēstuli rakstīt no Zinātņu akadēmijas viedokļa. Bet es gribētu tomēr, ka pāris teikumi tiek iestarpināti tādā plašākā nozīmē par to, kādā veidā šobrīd valsts vadošo amatu izvēle, kādā veidā tiek organizēta konkursi, kancelējas loma, šī gadījumā arī ministrijas loma. Es visam tam pats tagad tikko esmu gājis cauri un ļoti labi redzu tās problēmas, un es domāju, ka tomēr tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā procesā tiek izvēlēti tomēr kompetentākie cilvēki, neatkarīgākie cilvēki pēc saviem uzskatiem un tā tālāk. Un šobrīd vairāk ir jau bijuši šādi veidi konkursi, kuros mēs negūstam šo pārliecību, ka tiek izraudzīts tieši no kompetences un atbildības viedokļa. Iespējams, ka pat es atļaušos teikt, ka tiek izraudzīti ērtākie cilvēki, nevis tie, kas ir varbūt šie virzītāji uz priekšu lietu virzītāji. Tāpēc es, Gunti, lūdzu tomēr vienu teikumu par šo te drusku plašāk nekā tikai aizstāvot tur Jura Damba pozīcijas vai vēl kaut ko. Un vēl viena maza piezīme, es tomēr nevaru nociesties. Pat nepateicis, jo man par de Tolly ir dzimtu. Es esmu drusku skatējies tās vēsturi no 17. gadsimta. De Tolly dzimta ir skotu dzimta, kas ienāca Latvijā, Rīgā, apmetās uz dzīvi Rīgā vēl tālajā 17. gadsimtā, vairākās dinastijās, vairākās paudzēs ir bijuši rīdznieki, un es saprotu, kad pats ģenerālis ir bijis Krievijas armijas simbols vai vēl kaut kas, kaut gan viņa beigās arī atlaida no tā amata par to, ka viņš nebija Krievs un tā tālāk. Tā kā tur, es nerunāšu jau par Upītu un par citiem latviešiem, tas ir tur diezgan skaidrs, bet es tikai nevaru atturēties no maza komentāra par to, ka de Tolly dzimtai tomēr ir ļoti sens un ļoti cieši sakars ar Rīgas vēsturi, ar Latvijas vēsturi. Man žēl, ka tas vispār nekur neizskan. Nevienā mēdījā, nevienā publikācijā nekas tam līdzīgs neizskan. Paldies! Andra, es neesmu to, protams, es esmu kaut kur Facebook diezgan plaši, tu divus tādus rakstīņus uzliku, bet Facebook, protams, ir Facebook sociālais tīkls.
bet kaut kas viņu tur paņēma. Nu, var pastīties, ir droši vien, kā Googlē, kad ievāda Gunts Zemītis, Barklais de Toli vai vēsturnieks Gunts Zemītis, tad tur kaut kas uzpeldēs, vai ne? Nu, protams, man arī, kā lūdzu? Ok, jā, ļoti labi, paldies liels par to. Jā. Bet paldies arī, Andri, par to. Es domāju par to, ka šis jautājums ir arī par šīm vadītājiem. Es domāju, arī, es redzu, arī Anna Jurkāna ir pieslēgusies Turētas muzeja. Šīs ir direktori. Un arī šeit šis jautājums jau, man liekas, tiek vilcināts un diezin vai tur izskatās, ka, profesionāli tur meklē. Tur arī kaut kādas spēles, kas ir diezgan grūti saprotams, vai ne? Tieši tā, Anna, jo man arī izraisīja šīs piezīmes iemesls. Jā, tieši tā kā tas ir, kopīgi, es domāju, tāda problēma, par ko vajadzētu vērst uzmanību, neapšaubām. Kā es saku, vispārīgi, neminot Dambi kungu vai neminot arī Turētas muzeja rezervātu, bet par šo problēmu kā tādu. Domāju, ka būtu vērts arī kādu teikumu tiešām iestarpināt. Labi, tad, ja mēs slēdzam šo jautājumu, tad vēl viens punkts, ko vajadzētu izrunāt, kurus arī noteikti gaidītu jūsu priekšlikums. Ļoti ātri arī atbildot Verai, droši vien, ka varētu arī kādu teikumu uzrakstīt, biļetēnu nevienam nesūtīsim, un es domāju, ka tur balsot nevajadzētu, bet kādu teikumu, kādu priekšlikumu vajadzētu. Mums ir paredzēta tad 15. novembrī, ja nemaldos, ja man atmiņa neviļ, ja kas tad Vera man izlabo, ir nodaļas sēde veltīt valsts dibināšanas, Latvijas dzimšanas dienai. Jautājums, kā šo sēdi atzīmēt, kā viņu noturēt? Ir divi varianti. Viens ir, kā varbūt, ka vajadzētu satikties klātienē, kādu kafiju es varētu garantēt augstceltnē, satikties, parunāt. Bet, ja uz to atnāk tikai 2-3 cilvēki, arī liels jēgas nebūtu. Otrs variants būtu tāds, ka sēde notiek attālināti, kā jau mums tas tradicionāli, bet tad mēs sameklējām kādu prominentu runātāju, kurš varētu arī kaut ko svētku sakarā mums prezentēt. Vai es drīkstu kaut ko pateikt, Gunti, jo man visu laiku ir problēma ar kameru. Es pati sevi neredzu. Es nezinu, vai jūs mani redzat. Es sevi neredzu. Jā, es neredzu visu laiku. Un ir tā, ka 15. novembrī, tur 3 dienas pēc kārtas, ir Martai Rudzītei, arī akadēmiķei, 100 gadu piemiņas konference. Un 15. novembrī tieši ir visi tie referātu lasījumi. Tā ka tā ir, jāsaka, ļoti neizdevīga diena valodniekiem. Jā, šis vispār, man liekas, ir tāda šī brīža iezīme, kad ārkārtīgi daudz pasākumu sadzās. Arī akadēmijas pilnsapulcs parasti ar kaut ko sedzās, ir kaut kādas aizstāvēšanas, kaut kas notiek, kuru dienu atrast ir ārkārtīgi grūti kaut ko izdomāt. Mainīt to datumu, man liekas, būtu vēl grūtāk. Izsakiet savus domas un pēc iespējas ātrāk vēl jau mēs varam kaut cik necik noreaģēt uz šo situāciju. Jā, varbūt Verai kaut kas piebilstams šajā sakarā. Jā. Nedzirdu pagaidām nekādu citus tādus mutiskus iebildumus vai priekšlikumus. Jā, protams, ļoti žēl, vai ne? Ļoti žēl, kad tā notiek. Tas liecina arī, ka jebkurā gadījumā tas apmeklētāju skaits nevarētu būt gan liels, vai ne, jo valodnieki atkrīt, tur jau ne tikai valodnieki apmeklēs. Jā, bet jautājums parasti jau ceturtdienās notiek kaut kāds sapulcs, un tas ir 14. novembris. 14. novembris es personīgi nevaru, man ir konferences Turētas muzejā, kur man pašam ir arī rekords. Tad jau atkrīt. Tā kā viss šīs lietas ir tādas, jā, kas sadzās. 15. datums, jā, tā ir piektdiena.
Arī nav labi. Labi, godātie kolēģi, es domāju, tad gaidīšu vēl jūsu priekšlikumus, tātad vai mēs tiešām noturam, ja sēdi, kas notiek attālināt, un tur notiek kāds priekšlasījums, kas ir saistošs, tad to var arī noskatīties arī vēlāk. Ko var darīt, vai ne? Dzīve ir intensīva, un es domāju, tas no vienas puses arī, protams, ir ļoti labi. Labi, paldies!